Imperators taisnā pozīcijā. Ja imperators izkrīt taisnā pozīcijā, tavs jaunais gads būs kā cietoksnis, stabils, strukturēts un ar skaidru plānu. Šis ir gads, kad tu jutīsi, ka kontrolē savu dzīvi un vari pieņemt lēmumus, kas nesīs ilgtermiņa ieguvumus. Attiecībās šī kārta liecina par nopietnību un uzticamību. Ja esi attiecībās, tavs partneris iespējams kļūs atbildīgāks, izrādīs lielāku atbalstu un vēlmi veidot stabilu nākotni kopā ar tevi. Šis varētu būt arī laiks, kad attiecības pāriet jaunā līmenī, kopīga mājvieta, sadarināšanās vai kāda cita nozīmīga saistība. Ja esi viena, tad šogad vari sastapt cilvēku, kurš ir nobriedis ar skaidru redzējumu par dzīvi un vēlmi piedāvāt drošu un stabilu plecu. Darba un finanšu jomā imperators norāda uz strukturētu pieeju. Ja tu vēlies sasniegt profesionālus mērķus, šis ir gads, kad disciplīna un plānošana būs tavs lielākais sabiedrotais. Tu vari saņemt paaugstinājumu vai iegūt lielāku atbildību, kas arī nesīs stabilāku finansiālo situāciju. Naudas lietās viss būs paredzami un stabili, ja vien pati ievērosi veselīgas robežas un izvairīsies no pārlieku lieliem tēriņiem. Un atceries, šogad tu būsi pati savas dzīves vadītāja. Kā mēdz teikt, nav svarīgi, cik stiprs ir vējš, ja kuģis zina, kur tas dodas. Tavs plāns un disciplīna būs tava panākuma atslēga. Imperators apgrieztā pozīcijā. Ja imperators izkrīt apgrieztā pozīcijā, tavs jaunais gads varētu būt kā telpa bez sienām, mazliet haotisks, ar sajūtu, ka kaut kas trūkst, lai viss nostātos savās vietās. Attiecībās tas var liecināt par situācijām, kurās trūks stabilitātes vai skaidrības. Ja esi attiecībās, iespējams, saskarsies ar partnera nevēlēšanos uzņemties atbildību vai pieņemt svarīgus lēmumus. Var rasties sajūta, ka tu vairāk dari un rūpējies, kamēr otrs atslābst. Ja esi viena, apgrieztais imperators norāda, esi uzmanīga, izvēloties potenciālos partnerus. Ne visi, kas sākumā šķiet pievilcīgi un spēcīgi, izrādās tik uzticami, kā gribētos. Darba un finanšu jomā apgrieztais imperators brīdina par neskaidrībām vai neorganizētību. Varbūt situācijas, kad tu nesaņem skaidrus norādījumus vai strādā pie projektiem, kas šķiet nesakārtoti. Naudas jomā esi piesardzīga ar riskiem un izvairies no neparedzētiem izdevumiem. Šis nav laiks, kad var paļauties uz citu doto vārdu, rūpīgi pārbaudi visu pati. Un, visbeidzot, atceries, arī tad, ja pasaule šķiet mazliet nekontrolējama, tev joprojām ir iespēja būt stiprai. Kā saka, ja pats esi savas dzīves arhitekts, sienas var uzbūvēt jebkurā brīdī. Šogad tev būs iespēja mācīties veidot savas robežas un pieņemt svarīgus lēmumus, pat ja sākumā šķiet, ka tas nav tik vienkārši. Un jā, šis varētu būt gads, kad tu saproti, ka pat haoss var kļūt par mākslas darbu, ja vien tam piešķir savu jēgu.